Par Vēnspilniekiem, diemžēl, bumba neizgriezās cauri tīkliņiem, priekš Vēnspils komandas līdzjutējiem. Noelsās Vēnspils olimpiskais centrs, bet VF komanda jau trešo gadu pēc kārtas spēja uzvarēt Vēnspilī savstarpējo duelu pret Kurzemniekiem. Jāatgādina, ka iepriekšējās 3 sezonās spēlējot Saldū, VF savu nominālo mājas spēli pret Vēnspili ir zaudējuši. Tā kā redzēsim, kā šodien veiksies VFam aizkrauklē. Regulārajā sezonā, tāpat kā izslēgšanas spēlēs, pagājušajā sezonā atcerēsimies, VFam nepārāk labi sokās savās mājas spēlēs, kurš tiek aizvadīts ārpus Rīgas. Vēnspilniekiem bijuši labvēlīgi šie mači vēsturē. Kopumā jāpastāst arī par turnīru tabulu situāciju. Ir interesanti tādā ziņā, ka VFiņam ir vajadzīga uzvara, lai nodrošinātu pirmo vietu turnīru tabulā. Šīs te neparastās formulas dēļ, kā nosaka pirmo un pārējās vietas attiecīgi, jo gan VFs nespēlē vienādu spēļu skaitu ar pārējām komandām. Līdz ar to viņam katru uzvaras un zaudējumu nozīme ir lielāka. Matemātiski tīri, un ja VFam un Vēnspilī ir pa vienam zaudējumam, tad Vēnspilniekiem ir priekšrocības turnīra tabulā. VF komanda, ja šodien piedzīvo zaudējumu, tad, protams, viņiem jācer, ka Vēnspilnieki piedzīvos zaudējumu kādā no citām spēlēm pret Latvijas basketbola līgas, kādu no citām komandām. Protams, ja arī pašiem rīzniekiem jāuzvar atlikušajās ciņās, bet pieņemot, ka abas komandas uzvarēs pārējās ciņas Latvijas basketbola līgā, patiešām Vēnspils varēja atļauties šo zaudējumu savās mājās, ja šodien spēs uzvarēt. Tā kā redzēsim, kurai komandai nāks par labu šī matemātika. Spēles sākums veiksmīgāks Vēnspils komandai. 6-5 vadībā Kurzemnieki. Ronalds Zaķis nospēlēja skaisti, apspēlēja 1-1 postā Derek Niks. Kreisais pusaicis vadībā viesi. Spēles sākumā jau iezīmējas viens no svarīgākajiem šīs spēles doļiem. Zaķis Niks, divu spēku mitriķi. Divu spēku mitriķi satiekās savā starpā, un kuram šī spēka būs vairāk. Tā komandai arī krietni lielāks izredzes uzvarēt. Visvalds Klinstons fonā jaunais VF Rīga komandas. Kas viņš ir, Artur? Tu labāk zini? Sporta direktors. Sporta un attīstības direktors. Sporta un attīstības direktors, bet VFiņš tikmēr trāpa skaistu uzbrukumu, labi piespēli. Antons Robinsons, Latvijas basketbola līgas turnīra atsevišķi ņemot VF Rīga komandas rezultīvākais spēlētājs. Trāpa arī savus pirmos 2 punktus šīs dienas spēlē. Šī spēle tomēr varētu būt zinām prelūdija lielajam finālam. Es domāju, ka ne tik ļoti tabulas ziņā un kur komanda nodrošinās mājas spēju priekšrocības, tas, protams, arī būs svarīgi, bet vairāk psiholoģiskā pārliecība pirms gaidāmā fināla. Protams, pieņemot, ka šīs abas komandas tiksies finālā, mēs to vēl nevaram apgalvot. Priekšā vēl ir Latvijas basketbola līgas pusfināla, bet visticamāk 4. gadu pēc kārtas tieši šīs apsvienības spēlēs Latvijas basketbola līgas finālā. Tātad iepriekšējā spēlē VF komandai starp citu nevarēja palīdzēt Antons Robinsons. VF komandai bija 3 leģionāru kvota Latvijas basketbola līgas mačos, un šo kvotu aizpildīja Brauns, Niks un Bairāmovičs. Tagad Bairāmovičs ir atstājis VF komandu, un Robinsons var doties laukumā. Tas ir vienīgais papildinājums, teorētiskais papildinājums VF komandai. Protams, vēl ir arī jaunie spēlētāji, Rihards Kuksiks un Ingus Jakovičs. Arī Vēnspilniekiem ir nomināli papildinājums pret pirmo spēli. Klātnācis leģionārs Harvijs Grants. Redzēsim viņu noteikti darbībā. Tā kā Mārtiņš Laks ir atguvies no savainojuma. Ir zināms izmaiņas abās komandās relatīvi pret pirmo spēli. Būs interesanti pavērot, kurai komandai tas nāks par labu šovakar. Nespēja izcīnīt Vēnspilnieki atlāk šo bumbu pie savu grozu. Niks to veiksmīgi izmanto. Gūst savus pirmos 2 punktus šīs dienas spēlē. Otrā atlāks ir bumba. Un par šo te duelu spēles sākumā, ko es jau minēju, Niks Zaķis spēles sākumā, teiksim, atklāt. Zaķis izstās pagaidām pārliecināts. Ronalds Zaķis šo sezonu aizved lielisku gadu. Ir, tā saka, uzplaiksnījuma gads vai atgūšanās gads viņam. Bija 2 sezonas praktiski izlaists savainojumu dēļ. Tā arī nespēja nekādi ieiet viņš rītmā pēc ceļgala krustunisko saišu plīsumu. Šogad Zaķis spēlē kā lielais zī, kā Vēnspils komandas līdzjutēji, un noteikti vadību vēlās. Viņš ir rezultīvākais spēlētājs Latvijas basketbola līgā. Rezultīvākais spēlētājs FIBA izaicinājuma kausā. Otrs rezultatīvākais Baltijas basketbola līgā. Ronalds Zaķis neapšaubām viens no uzbrukuma līderiem, ja ne pats galvenais uzbrukuma balsts Vēnspils komandai šajā sezonā. Un redzam arī šīs spēles sākumā viņš labi izskatās pret Dereku Niksu. Pārķer bumbu VF komandai, ātrais pretuzbrukums jau. Brauns ieskrējies. Labi saspēle un Jakovičam 7. punkts šīs dienas spēlē. Netipiski rezultīvu gads iesācis šo maču. Labi dara savu darbiņu aizsardzībā, izmanto partneru piespēles un šeit
vēl 2 punkti VF Rīga komandai. Roberts Štelmachers pirms spēles izteicās, ka galvenais esot aizsardzībā tomēr noturēt Janičēnoku un VF komandas leģionārs Gats Jahovičs netika pieminēts. Šī spēles sākumā, iespējams, Robertam Štelmacheram nāks pārdomāt savus vārdus, jo Gats Jahovičs ir gūs jau 7 punktus. Tā kā varbūt palicis nedaudz neuzmanīts citu savu spēlētāju. Citi viņa partneri vairāk tiek pieskatīti. Gats palicis vairāk brīvs un 10 punkti Gatim Jahovičam pirmajās 5 minūtēs. Roberts Štelmachers 5 pieprasīt minūtes pārtraukumu. Spēlē Ventspils komanda, ļauj viegls punkts grūt vefiešiem no groza apakšas. Gats Jahovičs viens pats jau gūs 10 punktus. Tā viņam ir rezultatīvākā spēle. Vismaz Latvijas basketbola līgā noteikti viņš bija spēlējis līdz šim tikai vienu cīņu pret LMT basketbola akadēmiju. Tur Gatim 9 punktu. Tā kā pirmajās 5 minūtēs Gatim rezultatīvākā spēle Latvijas basketbola līgā. Pēc minūtes pārtraukuma Ventspilnieki atbild ar precīzu tālmetienu Jāņa Tīmas izpildījumā. Tīma arī noteikti viens no šīs sezonas līderiem. Spēlētājs, kurš šajā vasarā tika draftēts Nacionālajā basketbola asociācijā. Daudz viņš tiek skatīts, līdz ar to šogad kļūst populārāks. Ne tikai Latvijā, bet arī startautiskajās basketbola aprindās. Memphis ik pa laikam kāds no klubu vadības kādā komentārā nedaudz izsakās arī par Tīmu. Tā kā liels gads arī viņam. Zem palielināmā stikla šogad viņš spēlē, ja tā var izteikties. Janičēnoks aizmet garām tālmetienu. Robinsons izcīnā atlikušo bumbu uzbrukumā. VF komandai vēl viena iespēja palielināt savu pārsvaru. Nu, neapšaubām, Tīma šajā sezonā tiek skatīts ne tikai Memphisā, bet arī visā Eiropā, kā tu Artur pieminēja, pievērš viņam lielāku uzmanību. Tīma palika basketbola klubā Ventspils ar nosacījumu, ka klubu turpinās vadīt Roberts Štelmachers un ka Tīma spēlēs 3. numuru pozīcijā visu sezonu. Pretēji tam, kā tas notika pagājušo gadu, kad viņš lielākoties spēlē 4. numuru pozīcijā. Tas šo sezonu tiek izpildīts. Roberts Štelmachers ir pie komandas stūres. Tīma spēlē ārējā līnijā. Un viņa uzdevums ir progresēt, ko arī basketbola klubs Ventspils viņam. Basketbola klubs Ventspils lielisku platformu nodošana Jānim Tīmam progresēt. Neapšaubām, Baltijas basketbola līga, Latvijas basketbola līga, Eiro Challenge turnīrs. Galvenais minūtes laukumā. Minūtes laukumā, tu var spēlēt kā viens no līderiem. Tīms šajā sezonā savus fanus nepieviļ, spēlē labi. Rāda ļoti atzīstams sniegumu. Lorenzo Viljams tikmēr uz sodu metienu līnijas. Pirmais sodu metiens grozā, 10 punktu vidēji mačā Latvijas basketbola līgā viņam. Arī pietiekoši labs papildinājums Ventspils komandai šajā sezonā. Spēlētājs, kurš iesaistījās komandā un ir palicis no paša sākuma praktiski. Arī Baltijas basketbola līgā viņam labs sniegums, 10,8 punktu un 4,5 piespēles vidēji mačā. Un FIBA izaicinājuma kausā 9,9 punktu un 4 piespēles. Arī neapšaubām viens no Ventspils līderiem. Jahovičs labi piespēle, Janičēnoks uzbrukuma noslēguma fāzē, realizē tālu 2 punktu metienu. Sants Valters. Jau otrā laukuma pusē ilgadējis VF Rīga komandas spēlētājs, tātad 2. sezonu aizved Ventspils rindās. Labi piespēle Valtera izpildījumā un Grants no groza apakšas gūst savus pirmos punktus šīs dienas spēlē. Arvijs Grants pirms brīža dabūja kārtīgu sūtu no Roberta Štelmachera, ka neizskrēja līdzi Janičēnokam pēc aizsega un dabūja savā grozā tālmetienu. Grants uz to rehabilitējās ar labu darbību uzbrukumā. No grozā apakšas samazinot rezultātu starpību. Nu varam just jau no spēles sākuma. Šī nav tomēr parasta spēle. Nav parasta regulārā sezonas spēle. Abas komandas grib pierādīt, ka var vienot uzvarēt. Ja Ventspils šodien uzvarēs, pirmkārt viņi var nodrošināt pirmo vietu regulārajā sezonā, mājasspēļu priekšrocības teorētiski līdz finālam. Un, protams, arī psiholoģisko tādu papildinājumu atbalstu, ka mēs varam uzvarēt VF komandu. Savukārt VFieši, protams, arī var pierādīt, ka, lai kā arī viņiem veiktos šos no starptautiskā arēnā, Latvijā viņi ir joprojām numur 1, protams, ka īstos cāļus skaitīs pavasarī. Neapšaubām, šī ir regulārās sezonas svarīgākā spēle. Par to man šaubu nav nekādu. Spēlē 2 vadošās komandas, nosaka faktiski savu laukumu priekšrocības sezonas gaitā. Tā kā liela likme, to var just arī uz komandas soliņiem. Saspringzinājums ir liels. Gan uz VF, gan Ventspils komandas soliņi. Treneri saspringuši, nervozi, nedaudz varbūt pat uzvilkt, bet tas viss nāk par labu tikai basketbolam. Lejasmēram neveiksmīgs tālmetiens un Dāvis jau tiek nomainīts. Aksels Vairoks atgriežās mačā, neapmienāts Roberts Štelmachers ar Dāvi darbību laukumā, kaut gan pēdējais metiens nebija īsti jau kur likt vairs bumbu Dāvim. Uzbrukuma laiks gājis beigām, bija jāšauj pa grozu. Janičēnoks metiens disbalansā, kustībā, nav precīzi, Gulbis savāc atlikušo bumbu. Bet vēfieši aptur pirmo Ventspils ātro pretuzbrukumu, pirmo vilnu. Sasteidz varbūt savu metienu.
Viljams, bet Hārvijs Grants parāda savas atlētiskās īpašības un Ventspilī tikai -3. Jakovičs saspēles vadītāja pozīcijā no trenera. Sagaida norādījums, kāds uzbrukums jāizspēlē, kur sadarbība. Un tas arī tiek darīts noteikuma pārkāpums. Ventspilī viņiem tā 4. komanda piezīmes un metieni vēl nesakos. Pagaidām abām komandām nav piezīme norma. Ventspilī 4, VFam 2 pirmajā ceturdaļā, 2 minūtes 15 sekundes jāspēlē. 18-15 pagaidām vadībā basketbola klubs VF Rīga. Un līdzniekiem arī turpināsies uzbrukums. No šodien noteikti laukumā varēsim vairāk redzēt Ingu Jakoviču, vairāk nekā VF komandas starptautiskajos mačos. Visticamāk šodien treneris Butauts uzticēsies jauniem saspēles vadītājiem, jauniem cēsvainietim vairāk. Kā būs interesanti pavērot, kā Jakovičs izskatīsies VF komandas krāklā pret Ventspili. Niks turpina nepārāk labu maču aizvadīt, kļūdās šajā epizodē, jau jāatgriež aizsardzībā. Pēc minūtes pārtraukuma jāsaka, Ventspilnieki izskatās pārliecinošāk par saviem pretiniekiem. Roberts Štelmakers ir atradis pareizos vārdus saviem padotajiem. Bet tagad vēl 10 sekundes atlikušas viņu uzbrukumu noslēgšanai. Viljams ar Grant, pick and roll sadarbība, atraujās Māris Gulbs, caurgājiens un piespēle rokās Niksam. Niks noteikti savā grozā nemetīs un VF komanda uzsāk savu pretuzbrukumu. Jā, nu patiešām man patīk noskaņojums laukumā, agresivitāte, ar kādu abas komandas darbojās. Veiksmes mijās, te vienai komandai, te otrai, pagaidām nedaudz veiksmīgāk ir VF-ieši. Bet tas viss ļoti ātri var mainīties. Labs caurgājiens Artūram Bērziņam, +5 VF-am. Artūrs Bērziņš šķiet jūtās ļoti komfortabli pret savu iepriekšējo komandu. Pirmajā mačā 11 punktu, 3 precīzi tālmetieni. Svarīgā brīdī, otrajā puslaikā arī tagad maču iesācis veiksmīgi ar labu caurgājienu un Bērziņa loma stipri palielinājusies. VF komandas rindās pēc Bairāmoviča prombraukšanas. Kenāns jau aizvadījis lielisku maču Turcijā. Tas bija viņa jau zināmais galamērķis. Turcijas līga, Bešiktaša komanda. Pa starpam viņš uzspēlēja vienu spēli savā nacionālajā Bosnijas čempionātā, bet tas bija tikai pārējais posms, kamēr tiks sakārtots līguma detaļas. Un pārējie centri, pārējie garā gala spēlētāji, viņu loma palielinās. Nu, tā ir vēl viena papildus iespēja sev pierādīt. Gan Bērziņam, gan Niksam, gan pārējiem. Nu, arī Derika Niksa loma neapšaubām palielinājusies šīs spēles sākums, kad Artūru piezīmēja, nav tas veiksmīgākais Derikam. 2.4 atlikušās bumbas, tagad arī neprecīzs tālmetiens, bet starptautiskajos mačos. Sodmetiens. Tālmetiens vēl nav. Pareiz, neprecīzs varbūt notiks tas viņa karjeras gaitā, bet diez vai šīs sezonas. Paldies par labojumu, Artūr. Otrais sodmetiens arī nav precīzs, bet atlikušo bumbu uzbrukumā izcīna Artūrs Bērziņš, pēc tam gan nostaigā. 42 sekundes vēl paliek pirmajā ceturdaļā bumbu Ventspilī. Starptautiskajos mačos VTB vienotajā līgā. Deriks Niks ir pēdējos mačos VF komandas līderis. Teorētiski pa vienam uzbrukumam katrai komandai skatīsimies, kā atrisināsies pirmās ceturdaļas beigas. 20-15 pagaidām VF-iņš vadībā. Bet Ventspilniekiem ir pietiekami daudz laiks, lai jau pirmajā ceturdaļā samazinātu šo rezultātu starpību. Artūram Strēlniekam fiksēts noteikuma pārkāpums. Artūra loma laukumā šodien skaidra. Iekosties kājās Sandim Valteram un nelaist viņu vaļā. Artūrs Strēlnieks pret Sandu Valteru spēlē jau 4. sezonu pēc kārtas. Tiesa pēdējā gadā apmainījās ar pēdējos 2 sezonās abi ir apmainījušies jau ar komandām. Tā kā iepriekš Sands Valters spēlē VFā un Strēlnieks Ventspilī, tagad otrādi, bet Strēlnieka loma nemainās. Savā komandā vienalga, kurā klubā viņš spēlēt, bieži vien jāstrādā aizsardzībā tieši pret Sandu Valteru. Latvijā skaidri ar viņu lomu, lai kur es spēlēšu, man būs jāsadz Sandis. Tiešām interesanti rokādi notika šo 2 spēlētāju starpā, kur godīgi sakot, pirms gadiem 2, ja man kāds to teikt, tas ir nereāli, jo tik ļoti, cik Strēlnieks bija asociējās pilnībā ar Ventspils klubu, tāpat arī Sands Valters bija VF-iņš, bet laika mainās, dzīve iet uz priekšu, tagad pēdējais uzbrukums jau pirmajā ceturdaļā VF komandas rīcībā. Browns dedzina sekundes uz tablo, Viljams cenšas pieprasēt pretinieku laukuma centrā. 8-7 sekundes, pick and roll sadarbība augšā, D. Browns. Pretējā pusē Jeničēnoks, pustālais mētiens, 2 punkti ar sodu. Tā kā veiksmīgs uzbrukums VF komandai, pirmās ceturdaļas noslēgumā, vēl nepilna sekunda atlikusi tajā jāspēlē. Nepārāk labi nospēlē aizsardzībā Māris Gulbs. Uztriecās virsū savam pretspēlētājiem, turklāt metienu viņš neiztraucēja. Gulbs centās laikt garām Jeničēnokam, kurš labi atrada kontaktu ar pretinieku, 2 punktu ar sodu, vēl sodu metiens Kristapam. Kristaps šeit arī nokoncentrējies īpaši šai spēlē. Pēdējā maču viņam nepārāk izdevušies starptautiskajā arēnā.
šodien gribās viņam parādīt savu spēku pret Ventspili. Līdz ar to pirmā ceturtdaļa noslēgusies ar rezultātu 22-15. Pagaidām vadībā Ventspili. Antīm par mutes nesaturēšanu nedaudz pēdējā epizodē. Čenoks nerealizē. Acīm redzam pirmo sodu mētienu, jo otrais mēģinājums vēl tikai sekos. Vēl joprojām Ventspilnieku vadībā, un Čenokam nevadās sodiņu pagaidām šīs dienas mačā 0-3. No sodu mētienu līnijas Vefrīga komandas vienam no snaiperiem. Roberts Stelmachers pārmet soģiem, kāpēc Kristaps met 3 sodu mētienus šķiet, bet Robis varēja labāk priecāties, jo, ja būtu pirmais mētiens ieskaitīts, tad būtu 1 punkts vēl VF komandai, bet tagad par cik nācās atkārtot šo pirmo sodu mētienu, tad Janis Čenoks aizmet garām un šī tehniskā piezīme no VF komandas puses paliek nesodīta. Šī kļūda. Vai šis tiesneša lēmums veiksmīgs priekš Ventspils komandas un spēle var turpināties. Tehniskā piezīme it kā nebūtu bijusi. VF komanda var turpināt veikt savu uzbrukumu. Vienīgais negatīvais priekš Ventspilniekiem ir tas, ka timam pieskaitās viena personīgā piezīme. Tā viņam jau 3. Tāpēc arī Jānis nomainīts. Redzēsim, vai viņš būs laukumā vēl pirmajā puslaikā, kurā jāspēlē 6 minūtes. Tagad nostaigāts Janis Čenokam. Jāuzteic Ventspils komandas aizsardzību. Un tagad tehniskā piezīme arī Janis Čenokam. Tiesneši šodien ļoti rūpīgi vaktē spēlētāju emocijas un acīm redzot par līdzīgu epizodu. Kristaps ļoti nikni uzsita ar roku pa bumbu un tiesneši saprastami, ka līdzīgā situācijā ir Jānis Tīms sodīts ar tehnisko piezīmi. Tagad par to pašu tiek sodīts arī Kristaps Janis Čenoks un Sants Valters. Pieredzējušākais Ventspilnieks jau nostājas uz sodmetiena līnijas. Pirmais sodiņš grozā. Sandim 4. punkts šīs dienas spēlē. Viena atlikusi bumba, viena rezultatīva piespēle. Sants krietni veiksmīgāk realizē sodu pretinieks par tehnisko piezīmi, kā viņa draugs Kristaps Janis Čenoks. Abi sodiņi precīzi un tikmēr jau vairākas spēlētāju maiņas VF komandā. Deriks Niks nācis laukumā Andžeja Pasačņika vietā, kurš nepārāk veiksmīgi ienācis spēles sākumā. Tieši tā, ar Pasačņiku ienākšanu spēlē VF komandas +4, +5 pārvērties par -3. Tagad šis duels laukumā otrā pusē. Valters pret Janis Čenoku. Kārtīgi vīri cīņa. Valteram tālmetiens nav precīzs. Robinsons savāc atlikušo bumbu. Bet interesanti pavērot divu draugu un ilgadējo komandas biedru Valteru un Janis Čenoku dueli laukumā viens pret otru. Tāda sajūta nevis, ka viņi būtu labi draugi, bet lielāki ienaidnieki. Kārtīgs kāpiņš abos laukuma galos. Profesionālā sportā tā ir ierasta lieta. Deriks Niks izmāna aizsardzības spēlētāji. Atkal lielisks reakcijas laukumā. Vajadzētu redzēt, ja mēs varētu redzēt atkārtojumā Roberts Stelmachera emocijas par šo pēdējo epizodu. Labi pastrādā aizsardzībā VF komanda. Piespiež pretinieks kļūdīties, bet tiešām nedaudz pat dosit mums uzmanību komentētājiem. Tieši priekšā Roberts Stelmachers ļoti kolorīts šodien laukuma malā. Un tūlīt jau spēlētāju maiņa sekos. Sants Valters dodas laukumā malā. Aksels Vairoks atgriežas spēlē. Ne tikai treneri, bet arī spēlētāji ir iekarsuši. Vai redzējāt, kā priecājās par šo neitrālo iegūto bumbu otrās ceturtdaļas vidū Artūrs Strelnieks. Tā it kā būtu pēdējās minūtes vai pēdējās sekundes spēlē un būtu izšķirošā bumba. Arī spēlētāji labi saprot, ka šī ir ļoti svarīga spēle. Un tagad piezīmē aizsardzībā Akselim Vairogam. Ventspils komandai 4. komandas piezīme 2. ceturtdaļā. Sodmetieni vēl nesakos. Varam redzēt tūplānā tagad Ventspils komandas rezervis soliņu. Robertam Stelmacheram palīdz Gins Fogels. Prieks skatīties tādus spēlētājus kā Artūrs Strelnieks. Tas ir spēlētājs, kurš gūst baudījumu spēlē ne no punktu gūšanas, bet no pavisam citām epizodēm. Un ar to viņš arī ir izkarojis savu vietu basketbola pasaulē. Nav varbūt pats talantīgākais vai izcilākais uzbrukuma spēlētājs, bet ļoti vērtīgs spēlētājs jebkurai komandai. Un viņš šādas vien citas lietas ir no kā pamācīties jaunajiem basketbolistiem, kas skatās šo spēli un skatās šo spēlētāju. Lejas Meijers, Vairoks, tālmetiens, precīzi! Un Ventspils izvirzās vadībā ar +4. Pirms brīža VF komandai bija 2 iespējas atgūt vadību. Janis Čenoks aizmet garām gan metienu no groza apakš, gan arī no tālās distances. Aksels Vairoks izmanto Janis Čenoku nedaudz taktisko kļūdu aizsardzībā. Pārāk tālu viņš atkāpās no snaipera. Un Ventspils palielināja pārsvaru. 14 sekundes atlikušas Vefrīga komandai, lai noslēgtu šo uzbrukumu. Varam redzēt situāciju uz VF komandas soliņa. Interesanti, varam redzēt šī spēle sadarbībā ar Best for Sports TV.
no citādiem leņķiem varbūt varam paraudzīties uz notikumiem laukumā, kā apmēram izskatās situācija uz rezervistu soliņa. Skatītājs var iesties, kā būtu sēdēt šobrīd uz VF Ventspils soliņa, kad priekšā nedaudz uzvilcies Roberts Štelmachers. Kāds varētu būt sajūts? Jakovičs atgriezies spēlē, otrais iznāciens viņam šīs dienas spēlē. Starp citu, interesanti, ka pēc statistikas Latvijas basketbola līgā Jakovičs tieši ir rezultīvākais spēlētājs VF Rīga komandā. Tas, protams, neobjektīvs rādītājs. Vienu spēli aizvadījis, gūs 17 punktus. Bet rezultīvāko spēlētāju elitē viņš ir pirmajā vietā. Tā kā redzēsim, vai Ingus spēs savu statistiku noturēt arī ilgākā laika posmā. Redzēsim, kā viņam veiksies arī šīs spēles turpinājumā. Ventspils uzbrukums, Zaķis pret Robinsonu, Zīrs stiprāks. Redzēsim, kurš uzvarēs šajā duelī. Tālāk nāk Niks. Jakovičs piespiež Gulbim atdot bumbu Lejasmējeram. Redzam, kā nospēlēja aizsardzībā Ingus Jakovičs. Jāuzteic. Starp diviem snaiperiem, starp Gulbu un Lejasmējeru, nu īpaši pirmais bija īpaši jāpiesedz, un Mārim viņš neļāva izmest, piespied izmest Lejasmējeru, vēfieši, bet nesavāc atlak šo bumbu, un otrais tālmetiens īsā laikā no Akseļa Vairoga panāk jau +7 Ventspilī. Izdevies ir no -7, -8 panākt jau +7. Protams, varbūt nav tik agresīvs un emocionāls viņš pēdējos minūtes pārtraukumos vai pēdējā sapulcītē, bet vēl joprojām pietiekoši nikni un skarbi pieprasa no saviem spēlētājiem izpildīt uzdoto. Strēlnieks caurgājienā pret Lejasmējeru ar fizisku spēku tiek tuvāk grozam, nespēja iemest. Un Deriks Niks salas šo te bumbu, kur Rolandam Zaķim vajadzēja savākt. Pasit viņš to pretiniekam, negribot, protams, un 2 punkti VF Rīga komandai. Presings no VF posts ir, lai Ventspilniekiem būtu zināmas grūtības dabūt bumbu pār centram. Liels problēmas tas gan nesagādā. Un tomēr tiek atņemts sekundes Ventspils uzbrukumam un beigās apjūk tas pats Vairogs. Saņemot bumbu, šoreiz jāuzteic VF komandas aizsardzību. Deriks Niks negaidīt nedaudz nāca tālāk Janičēnokam. Pa 2 apmulsināja Vairogu, Aksels nostaigāja un bumba atgriežās VF komandas rīcībā. Ļoti agresīva aizsardzība šoreiz atmaksājas VF Rīga komandai. Piespiež viņu pretinieku kļūdīties. Nu, tāds negaidīts taktiskais gājiens, vai Niks to izdomāja pats, vai pēc treneru pavēles grūti spriest. Patīk viņam reizēm izgudrot pašam savus taktiskos risinājumus, bet tā jau VF atbild. Ingus Jakovičs, pirmie punkti viņam. Labs caurgājiens, minūtes pārtraukums jau Robertam Štelmacheram un kompānijai. Nu šeit varam redzēt šīs īpašības, kā Jakovičs ir piesaistīts VF komandā visu pirms ātrums. Redzam, kāds pirmais solis pauzītē. Un uzsprāgst, nu, ja Dairis Bērtāns ir Latvijas raķeti, tad Ingu Jakoviču varam saukt par Cesvainas raķeti. Cesvainas monstrs samazina rezultātu starpību līdz -3 un minūtes pārtraukums atkal Nākamās piezīmes beigsies ar 2 sodmetieniem. Tā kā kļūdījās gandrīz Ventspilnieki šajā izspēlē, beidzās viņiem viss laimīgi, bumba nonāca pie Akseļa Vairoga un pēc inerces Artūrs Strēlnieks uztriecās virsū pretiniekam. Eliots Viljams, Lorenzo Viljams caurgājienā pret Ingu Jakoviču. Eliots Viljams spēlē Philadelphia 76ers, nedaudz sajukuma kāds no Viljamsiem, bet labs caurgājiens Ventspilniekam un +5 viesiem. Jakovičam tālmetiens laukums turī neprecīzi, atlaksīja bumbu pie Māra Gulbi. Var nesteigties, dodoties uz priekšu Viljams un kompāniju. Ventspilnieks spēlēs pozicionāli. Viljams pēdējā brīdī pārdomā. Vairogs, caurgājiens, labi piespēle, Ronalds Zaķis. 2 punkti ar sodu nav, bet 2 sodmētieni Zaķim sekos. Bet jāuzteic Aksels Vairogs, kuru reiz šajā mačā viņš nospēlē ļoti labi. Te precīzi tālmetiens, te ieraujās grozā apakšā, te savāc kādu atlikušo bumbu. Un tagad atdod ļoti labi piespēli ieskrējušajiem atlētam Ronaldam Zaķim. No, Aksels var izdarīt praktiski visu laukumā. Kārtīgs cīnītājs arī aizsardzībā. Labs spēlētājs. Vairākas neitrālās bumbas izcīnījis. Pagaidām pirmā puslaika MVP, bet tas ir pagaidāms. Tā spēle ir tikai sākusies. Izšķirošie notikumi, protams, otrajā puslaikā. Bet tagad Ronalds Zaķis liela enerģija iztērēja kārtīgā vikinga brēcienā pēc aizmestā garām metiena no groza apakšas. Un pēc tā trāpa vienu no 2 sodu metieniem. Un panāk +6. Skatāmies atkārtojumā iepriekšējo epizodu, kur Viljams aizgāja garām Jakovičam. Īsti nebija vietā palīdzība un redzam, ka VF komandas aizsardzībā bija caurums, ko Viljams arī izmantoja. VF komandas atbildē. Niks, Janičēnoks, Jakovičs, postā Niks grozā apakšā un liek lietā savus muskuļus, savu masu. Deriks Niks arī pamazām sāk iespēlēties 8,5 bumbu šajā mačā.
Niks beidzot saņem bumbu ērtākā pozīcijā, tuvu grozam, ne 3-4 metrus no tā. Un spēja izmantot savas labākās īpašības, tad noteikuma pārkāpums. Niks pārkāp noteikums. Viņam tā pirmā personīgā un tehniskā piezīme. Tās šodien vērojam diezgan bieži. Spēlētājiem netur nēru un šoreiz Niks nogrēkojas. Šoreiz Niks patiešām ļoti muļķīgi izrīkojās. Derikam Niksam 2 piezīmes īsā brīdī. Tiesnešu acu priekšā. Pirmajam tiesnesim aiz muguras viņš tādu neētisku žestu parādīja. Protams, ka pārējie kolēģi to redz. Vēnspilnieki arī agresīvi pieprasīja tehnisko piezīmu un bez nekādiem jautājumiem tādi bija jāpiešķir šādus žestus. Tiesnešu virzienā spēlētāji izrādīt nedrīkst ne tikai pēc jaunākajiem noteikumiem, bet nekad nav to varējuši. Ja varbūt kādā mazāk svarīgā ielu līgā vai tiešām ielu līgā varbūt šādas epizodes vēl varētu atļauties, tad nopietnā Latvijas čempionāta līmenī šādas lietas darīt nedrīkst. Niks savā ziņā plus un mīnus šajā mačā jau ir redzami. Vairākas labas epizodes, cīņa par bumbām, iespiest bumbas grozā. Un šeit nesavaldība. Tomēr 23 gadi izpaužās. Jauns puisis. Savā ziņā no geto atbraucis. Un varbūt nevis tur kādā brīdī nervinīgs. Ants Valters jau sodmetienu līnijas soda. Vēnspilnieki kārtīgi rīdznieks par šīm 2 piezīmēm ar 4 punktiem un plus 8 kurzemniekiem. 25-8. Otrās ceturtdaļas rezultāts pilnībā kontrolē gaitu Vēnspilnieki šajā mačā. Un Niks, skatīsimies, cik šī te Niks nesavaldība punktus izmaksās. Punktu izteiksmē izmaksās VF Rīga komandai. 2 ekstra sodmetieni plus uzbrukums Vēnspilnieki. Vairoks. Robinsons labi nostrādā aizsardzībā. Postā prasa Zaķis un piezīme uzbrukumā Ronaldam. Jāuzteic Artūrs Bērziņš 2 iepriekšējo komandas biedru duelī. Artūrs šoreiz pārāks, viltīgāks par Ronaldu. Nospēlē enerģiskā aizsardzībā, piespiež Zaķi izdarīt ekstra kustību ar elkonu. Pacelt roku kakla augstumā, ko darīt nedrīkst. Piezīme uzbrukumā, bumba Vefam. Bērziņš Zaķi labi pazīst. Ir spēlējuši vienā komandā, varbūt zina vājos punktus savam pretspēlētājiem. Noteikti spēka trūkums salīdzinoši pret savu oponentu ir jākompensē ar viltību. Šoreiz Bērziņam tas arī izdodas. Tad pats otrā laukuma galā tiek atbruņots tīri bez noteikuma pārkāpuma. Jau teic Mārs Gulbs labi iestājās ceļā aizsardzībā ieskrējušajam Artūram Bērziņam un atbruņo pretinieki no bumbas. Ko mēs varam secināt? Otrajā ceturdaļā pamatīgi iestrēdzis VF komandas uzbrukums. Pirmajā ceturdaļā bija 22 punkti, no kuriem 10 bija Gatim Jākovičam. Gulbis, 2 epizodes pēc kārtas, lielisks. Gan aizsardzībā, tagad uzbrukumā pārlec Robinson un plus 10 Vēnspilī. Pirmajā ceturdaļā 22 punktu VFam, otrajā tikai 8 un jāspēlē 20 sekundes vien. Lieliskās Vēnspils aizsardzības nopelns, tiešām labi strādā viņi savā laukuma pusē. Neļauj VFiešiem tik pie tiem metieniem, ko viņi grib izpildīt. Bērziņš tēt nospēlē 1-1 postā. 2 punktus atgūst un vēl 5 sekundes pirmajā puslaikā. Vairoks ieskrējies, Jākovičs agresīva aizsardzībā. Vairoks pēc soļa atpakaļ, metiens nav precīzs. Bomba pie Janičēnoka. 40-32 rezultāts pēc. Teigums, bet, protams, ka Vēnspilnieki bija labāk. Jāuzteic viņa aizsardzība pirmajā puslaikā. Sākot no spēles 5. minūtes, tā tika sakārtot. Atcerēsimies šo te 1. minūtes pārtraukumu, pēc kur viss šajā spēlē mainījās, bet tagad otrais puslaiks. Treneriem ir bijušas 15 minūtes. Laika sakārtot savas komandas spēles, savu spēlētāju galvas, iestāstīt viņiem vai izstāstīt viņiem, kā spēlēt otrajā puslaikā. Redzēsim, pie kā tas viss novadīs. Otrais puslaiks iesākās ar neveiksmīgu Sandu Valteru metienu no pustālās distances. Valters, Gulbs, Vairoks, Ronalds Zaķis un Lorenzo Viljams laukumā Vēnspilī Niks, kurš tikko gūda 2 punktus kopā ar Jahoviču, Braunu, Robinsonu un Janičēnoku VFam. Pirmajās 5 minūtēs Vēnspils ielaid 14 punktus, nākamajās 15 tikai 18. Lūk, kā pārkārtoja aizsardzības rindas Vēnspilnieki. Vairoks caurgainā atspēlēs Zaķim, var spēlēt 1-1 Rolands. Redzam šeit fiziskais pārsvars izskatās Zaķi pusē pat pret VF lielāko lācīju. Tēt jau ātrais pretuzbrukums otrā virzienā. Robinsonam brīvs tālmetiens. Un tas ir precīzi. Antoņs Robinsons pirmo reizi šajā spēlē trāp no distances un rezultātu pārsvars vairs tikai +3 Vēnspilī. Jāuzteic Gats Jākovičs, kurš šādot lieliski piespēli. Uzņēmās atkal iniciatīvu, atgādina Jākovičam pirmajās 5 minūtēs 10 gūti punkti. Tā kā kopumā, ņemot vērā to, ka Gats nav standarta punktu guvējs VF komandai,
nevarētu teikt, ka no pirmiem 14 punktiem VFam tie lielākoties bija gūti pēc sistēmas. Gats Jahovičs labi nospēlēja individuāli un tādējādi panāca pārsvaru VFieši. Apturēts tik Jahovičs un apturēts arī viss VF uzbrukums. Tikmēr Deriks Niks nospēlē ļoti veiksmīgi ātrajā pretuzbrukumā, 2 punkti ar sodu. Jāuzteic Robinsons un skatāmies atkārtojumā, ātrais pretuzbrukums. Pāris precīzi metieni un rezultāts var jau atkal būt neizšķirts. Ja Niksam izdosies trāpīt pirmos precīzos sodu metienu šīs dienas spēlē jebkuram VF komandai. Pagaidām no sodu metienu līnijas 0-6. Niksam tā skaitā līdz šim metienam 0-2, tad 1 no 3 ir precīzs bijis. Tā kā pirmais sodu metiens precīzais VFam šajā mačā, presings no rīdzniekiem. Un tas dod rezultāts. Ants Valters kļūdās piespēlē, pārtvert Bum Jahovičam, Robinsons stūrī, tālmetiens. Precīzi Antoans Robinsons, gan 2 punktu vērtībā šis metiens. Un plus 2 jau VFam. Vēlreiz kļūdās piespēlē Valters, Bum atstās pret grozu stīpu, bet veiksmīgi nonāk Viljams rokās. VFieši ļoti aktīvi cenšas presēt otrā puslaikā pretinieks. Pirmajā atcerēsimies pāris epizodēs, kad aizsardzība tika sāktivizēta, pa 2 gāja virsū, ļoti liels kļūdu procents Vēnspilniekiem. Un tagad viņiem pāris sekundes laika vien, lai šķērsot centra līniju. 8 kļūdas Vēnspilī, 7 VFam pagaidām. Agresīvs aizsardzībā arī Brauns, bet Viljams savu panāk. Tiek pār centra līnijai un Vēnspilnieki var veidot savu izspēli. Atraujās Vairoks. Atraujās arī Valters pret viņa Ničēnoks. Valters dodās caurgājienā, sarežģīts metiens precīzi. Jāuzteic Ants Valters. No vieglākās situācijas spēja gūt punktus. Rezultīvākais spēlētājs savā komandā Sans, viņam 9 gūtie punkti šodien. Sans punkts gūst no visām distancēm, no groza apakšas tālmetieniem, sodmetieniem. Un rezultīvākais spēlētājs arī VF rindās, otrais rezultīvākais precizēšu sev 12. punkts Gatim Jahovičam. Ja Gats šādi turpinās, tad Roberts Štelmachers, kurš aizspēlēja savos skautingos, nebija minējis Jahoviču. Analīzē, kur pretinieks spēlētāji ir jāaptur. Gats būs spiests iekļaut savā blociņā, un pirms nākamajām spēlēm mēs no Roberta varbūt dzirdēsim. Jāaptur Janišēnoks, jāaptur Niks, jāaptur Brauns un jāaptur arī Gats Jahovičs. Grants parāda savu atletismu, izbraucēja pretinieks uz noteikumu pārkāpumu. Bija sagatavojis jau skaistāko epizodu šīs dienas spēlē, nedaudz pietrūka aiztriec bumbu garām grozam, un tagad paskatīsimies, kā ar sodu metieniem iet šim te centra spēlētājiem. Grants uz sodu metienu līnijas, pirmais nav precīzs. Pievienojās viņš komandai salīdzinoši nesen, 5 spēles aizvedīs Latvijas basketbola līgā, 11 punktu vidēji mačā. Baltijas basketbola līgā Grantam 5 spēlēs arī 11,2 punktu mačā, un Eiropas izaicinājuma kausā Grantam 3 cīņās 5,3 punkti. Un precīzs otrais sodu metiens, Vēnspils samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Vēfieši izspēlē savu sadarbību, Jahovičs aktīvs caurgainā, atspēlē bumbu Niksam. Grozā apakšā, 2 punkti ar sodu Niksam. Kā Niks spēj gūt punkts, tas ir fantastika. Neskatām, mokoši, bet rezultāts nāk. Un tā ir katra spēle, ne tikai šodien. Skatāmies atkārtojumā no augšas, varējām redzēt, kā Niks saņēma bumbu. Un šķiet, ka 3-4 Vēnspilnieki bija iekārušies Niks ar ķermenī, Niks rokās. Bet Niks dabiskais spēks ir tik liels, ka viņš ar visiem Vēnspilniekiem spēja bumbu iespiest grozā. Un patiešām Deriks Niks kārtējo reizi pierāda, ka sezonas otrajā pusē viņš ir neapšaubām viens no VF komandas līderiem. Šī spēle iesākās smagnai, atcerēsimies, Ronalds Zaits vairāk kārt bija veiksmīgāks par Niks, bet tagad Niks jau ir savāca solīdu statistiku. 15 punktus, 7 bumbas, un tas ir tikai 3. ceturtdaļas vidus. Zaķis pēc dominējošas spēles sākuma nav izcēlējis neko īpaši turpmākajā spēles daļā. Lielu laiku pavada uz rezervistu soliņu, un tagad spēles soļi aptur jau spēli. Fiksēta personīgā piezīme kādam no vēfiešiem. Deriks Niks, 3. personīgā piezīme, kurš dodas arī uz nomaiņu. Arturs Bērziņš atgriežas spēlē viņa vietā. Deriks Niks labi pastrādājis, devās pelnītā atpūtā. Atgriežās mačā Arturs Bērziņš, atgriežās arī Ronalds Zaķis. Tā kā varēs Bērziņu un Zaķu dueli atkal redzēt. Zaķa pusē, protams, spēks, Bērziņa pusē iespējams viltība. Viljams grozā apakšā, neveiksmīgs metiens, bet labi savu kolēģi pielabo Dāvis Lejesmējers. Dāvim pirmie 2 punkti šajā mačā. Viņam arī 2 rezultatīvas piespēles un paliek atkal tikai +1 VFam. Otrais puslaiks pagaidām ļoti interesants. Spēle punkts punktā. Iespējams, ka tā būs pat līdz mača beigām.
ko mēs gan citu gaidījām. Divu spēcīgāko Latvijas komandu duels. Emocijas, spēles kvalitāte pagaidām neliek vilties. Tiešām man patīk noskaņošanās un jā, ik pa brīdiem varbūt ir saraustīta spēle un it īpaši pirmajā puslaikā varējām redzēt daudz kļūdu tehniskā brāķa, bet to visu kompensē cīņas spars un to šodien nevaram pārmest, ka spēlētāji būtu iznākuši ar gariem zobiem vai kas tam līdzīgs. Nē, tieši pretēji. Ļoti emocionāla spēle arī tagad otrā puslaika sākumā. Kārtīgs kapiņš par katru bumbu, katrai izspēlē milzu nozīmi. Un arī tagad Ventspilnieki noturēja savu grozu sausu un piezīmi Gatim Jahovičam laukuma centrā, apturot Ventspils komandas ātro pretuzbrukumu. Nu, tiešām varbūt salīdzinot ar pagājušās sezonas, regulārās sezonas spēle saldu. Sajūta bija, ka vērpieši nav īsti noskaņojušies šai spēlei. Nu, varbūt nav novērtējuši pretinieks, bet šodien par to nevar būt nerunas. Emocijas cīņa laukumā ir ar 150%. Tā kā par šādām lietām nevar būt nerunas. Nu, VFam trīskāršā motivācija. Pirmkārt, šī sezona kopumā nav tik veiksmīga, varbūt kā iepriekšējās. Līdz ar to dubult motivācija vismaz Latvijā pierādīt, ka VFieši vēl projām ir labākie. Tas ir viens. Otrkārt, viņi atcerās, ka spēle Ventspilī bija ļoti grūta, uzvar tikai ar +1. Piezīme aizsardzībā Ronaldam Zaķim pret Artūru Bērziņu. Un trešā lieta. Zaudējums VF komandai var Rīdznieks atmest uz otro vietu turnīra tabulā arī sezonas kofertējumā. To VFieši ļoti labi saprot. Atkāpšanās ceļa vairs nav. Piemēram, iepriekšējā sezonās varēja kādas punktu starpības skaitīt vai ko tam līdzīgi. Kaut gan vienmēr VF pirmo spēli regulārajā sezonā zaudēja. Tā kā otro nācās uzvarēt. Bet patiešām nav ko Rīdzniekiem, nav kam taupīties. Šodien jāizliekās spēļi. Pēdējā laikā nav tik daudz un šī ir šīs nedēļas galvenā spēle VF komandas kalendārā. Nu, kā jau teicu pirms brīža, manuprāt, šis regulārās sezonas galvenā spēle Latvijas basketbola līgas kalendārā. Jā, piekrīt tev. Un tāds skaists epizode otrā laukuma galā. Lejs Mejers lielisks, bet vēl lieliskāks Rolands Zaķis parāda, ka lēciens vēl joprojām viņam ir viens no augstākajiem Latvijas basketbola līgā. Fantastiski fizisks ir Ronalds Zaķis. Lēciens spēks. Dāvis Lejs Mejers uzkarināja šo piespēlīt. Likās, ka Ronalds līdz sasitīs galvu, atsitīs pieru pret stīpu. Pēdējā brīdī noliec galvu. Spēja izvairīties no pieras sasišanas, bet viegls danks grozā. Robinsons pretējā laukuma pusē Bērziņš no soda laukuma. Viņa spēcīgākais ierocis, mīksta rociņa. Šis pusāķi mētiens, esam redzējuši gan ar kreiso roku šajā mačā, gan arī ar tagad labo. Un atkal +1, bet atkal tikai +1, bet šoreiz jau Ventspilī. Laismērs saspēles vadītāja pozīcijā ilgi spēlē ar bumbu, atrod Sandu Valteru, kurš netiek līdz brīvam metienam. Sekundes sāk iet uz beigām. Tīm met pār rokām tālmetienu. Tas ir neprecīzs iespēja VFam atkal izvirzīties vadībā. 6 sekundes bija palikuši uzbrukumā. Bija kaut kas jādara tīmam. Viņš izvēlējās mest tālmetienu. Kuksīgs, Bērziņš. Janičēnoks tālmetiens. Precīzi. Kristaps Janičēnoks atgūst vadību VF komandai. Valtera un Janičēnoka duels turpinās. Valters pagaidām pārāks individuāli 11-7. Bet toties Janičēnoka komanda vadībā ar +2. Janičēnokam pirmais precīzais tālmetiens šīs dienas spēlē, arī diezgan netipiski viņam. Noteikti, ka Kristaps var spēlēt uzbrukumā labāk. Tēt Ventspilnieki atbildā, tur pilnīgi brīvu Viljams. Lorenzo Viljams grozā apakšā, kuram kārtēji vieglie 2 punkti šīs dienas spēlē. Viņam jau 10. Brauns iekrīt aizsardzībā. Starp citu, D. Braunam šodien nav gūts ne punktu. 4 piespēles, 3 bumbas. Kārtējā diezgan klusā, nepārāk izteiksmīgā spēle no D. Brauna. Ja pārējie Rīdznieki patiešām, kā tu teici, kapā pa 150%, tad varbūt par Braunu mēs to teikt pagaidām nevaram. Braunam tālmetiens atkal nav precīzs. Diezgan viegli piegājis varbūt šai spēlē D. Brauns, varbūt kā vairākām vispār pēdējā laikā VF komandas krēklā. Un šoreiz precīzs metiens paliek 51-51. Viljams atkal daudz spēlē statiski ar bumbas, paļausies uz individuālo meistarību, 1-1 tiek galā ar Kuksiku un pats kļūdās caurgājienu beigās. Caurgājienu sākums bija līmenī, bet pēc tam uzdriblē pats šķiet sev uz ceļa un VF komanda pārņem kontroli pār bumbu. Varam redzēt, kāds ir Ventspils komandas taktiskais risinājums, kad laukumā ir Kuksiks. Uzņemās iniciatīvu tas spēlētājs. Roberts Telmahers pietiekoši labi zina, ka Rihards varbūt nav tas ātrākais spēlētājs aizsardzībā. Un acīm redzam, Viljams centās sācināt spēli, bet kā jau tu Artūr konstatēji, tad sākums bija veiksmīgs, bet tomēr līdz metienam Viljams netika. Kuksiks pats uzbrukumā. Piespēle Braunam, māņkustība, Robinsons, tālmetiens. Nav precīzi, bumba pie Kuksika. Kuksiks veids tādu slaidu lociņu, bumba iekrīt rokās, atgūst savai komandai
bumbu. Rihardam šodien neveiksmīgs mačs. Piezīme uzbrukumā šoreiz. Ar punktu gūšanu neiet 0 punktu, 2 atlikušos bumbas. Tagad arī sots uzbrukumā. Jāuzteic Māris Gulbis, starp citu šajā mačā. Tas statistikā viņa sniegums varbūt nav ļoti liels. 2 punkti, 4 atlikušās bumbas. Viena rezultatīva piespēle, bet tie, kas labāk saprot basketbolu, ir pamanījuši, ka Māris pirmkārt tagad labi nospēlē aizsardzībā. Iepriekš pirmajā puslaikā viņš labi nospēlē aizsardzībā, palīdzot, iestājoties ceļā sodu laukumā, tam pašam Artūram Bērziņam, atņemot bumbu. Tad Māris ir izcīnījis vairākas atlikušās bumbas uzbrukumā, labi nospēlējis aizsardzībā savā pusē, arī groza apakšā. Tā kā es domāju, ka Māra pienesums ļoti svarīgs šodien Ventspils komandai. Artūrs Strelnieks pārkāp noteikums cīņā par vietu, un Jānis Tīm jau nostājies uz sodu metienu līnijas, kuram starp citu arī šodien pagaidām varbūt nedaudz klusāks mačs. Nav viņš tik ļoti spīdējis, 7 punkti ir gūti, piezīme problēma dēļ vairāk ir sēdējis uz rezervistu soliņa, 3 piezīmes viņam jau pirmajā puslaikā. Arī viens no spēlētājiem, kuram ir iespēja progresēt vēl šīs spēles gaitā. Arī otrais sodu metiens grozā, Ventspilnieki šodien daudz labāk met sodu metienus. Tas būtu tā maigi izsakoties, VFam viens. Jā, nu, mans secinājums šodien būtu tāds, ka Ventspils komanda ļoti agresīvi spēlē, kā jau ierasts vispār Roberta Stelmachera komandām, bet šodien ir vērojami īpaši agresīvi, īpaši aizsardzībā, un VF komandai šī brīža komplektācijā ir zināms problēmas pret šādu spēles stili, tīpaši ar Rihardu Kuksiku laukumā. Rihards šodien nespējusties spēlē. Brauns, manuprāt, nav līdz galam noskaņojies šādai agresivitātei laukumā. Andžejam Paštečnikam pietrūkst spēciņa vēl centimetru un kilogramu. Un tāpēc arī Ventspilniekiem pagaidām izdodās būt vadībā. Tiesa vairs tikai ar +3, jo Kristaps Janičēnoks trāpa sarežģītu tālmetienu. Tāds būtu mans novērojums pagaidām par pirmajām 3 ceturdaļām, bet priekšā vēl 4. 5 sekundes, Viljams 1-1 pret Braunu, savu iemīļoto kreiso pusi un ir precīzs. +5, līdz ar to pēc 3. ceturdaļas. Ventspilnieki veiksmīgāk aizvadīja ceturdaļas 2. daļu. Gaidam. Es gribu tev arī apsveikt, Torres kļūst par reklāmas seju. Tu biji tas sirmais ūpis, kas diskutēja ar savu... Vai pūcīt? Man liekas, ka ūpis. Kas to lai zina? Ja, jebkurā gadījumā jūs varētu redzēt šīs spēles komentētāju... Citām plā. Komentētāju diskusiju no zooloģiskā dārza. Janičēnoks ieskrējies. Kļūst karstāks, jau 13 gūtie punkti, uzreiz realizēt tālmetienu ceturdaļas sākumā. Kristaps starp 3. un 4. ceturdaļu Edgaru apspriedāmies un nonācām pie kopīgas secinājuma, ka šodien VF komandā Janičēnoks, Jahovičs, Niks un Bērziņš noskaņojušies kārtīgai cīņai, pārējie spēlētāji nedaudz nav gatavi. Artūrs Strelnieks vienmēr ir noskaņojies, bet šodien varbūt spēle īpaši nesokās, viņam vairākas piezīmes ir bijuši. Arī Robinsons vēl pietiekoši veiksmīgi spēlē, bet pārējiem spēlētājiem vai nav gatavi fiziski, kā piemēram Andžejs Pasačniks, arī Ingus Jakovičs vēl šādai fiziskai darbībai, ko uzspiež Ventspils komanda, kur varam redzēt ļoti rūpīgi ir pastrādājuši treniņu procesā. Tā ir Roberta Stelmachera skola, viņš pats ir visu mūžu spēlējis un trenējis pie serbu treneriem. Un, kā mēs zinām, esam dzirdējuši, varbūt īsti nezinām, neesam klāt Ventspils treniņu procesā, bet treniņi Ventspilī regulāri iet 2,5–3 stundas un 2 reizes dienā. Tā kā kārtīgi jāstrādā treniņos un redzam, ka ar fizisko sagatavotību Ventspilniekiem viss ir kārtībā. Un šodien jaunie spēlētāji VF komandā, Pasačniks un Jakovičs varbūt fiziski nav gatavi tādai fiziskai agresijai laukumā, labā ziņā, un savukārt D. Brauns varbūt ir mentāli nav noskaņojies šodien līdz galam kārtīgi nokapāt. Ko nevaram teikt, protams, par Janičēno, kurš vienmēr ir gatavs kāpāt šādos mačos, un, protams, Derek Niks un Jahoviču, Artūru Bērziņu, arī Robinson šodien spēlē pietiekoši veiksmīgi. Vienu interesantu duelu mēs šodien neatzīmējam spēles sākumā. Tas ir treneru duels, tomēr 2 dažādu skolu pārstāvi. Gan kā strādā ar savām komandām, gan ar pieeju pret spēlētājiem. Stelmachers, kurš ir, kā jau teicu, šis te serbu skolas super dzels disciplīnas, dzels diktatūras piekritējs, kurš ir ar ļoti lielām slodzēm treniņos. Pret treneru Butavu, demokrātu cilvēku, kas labi cenšās psiholoģiski saprasties ar saviem spēlētājiem. Treniņi ir krietni vieglāk, vairāk viņš cenšas turēt savus spēlētājus svaigus, nevis 2–3 stundas pa 2 reizēm dienā dzenāt treniņos. Arī šī ir tāda pretēja skola, kas padara šo duelu par ļoti interesantu. Jā, patiešām šī spēle neliek vilties. Gulbis tālmetiens nav precīzs. Mārs Gulbis pagājušo gadu kļuva par Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles tālmetienu karali.
Arī rīt, starp citu, jāpastāstīsim basketbola līdzjutējiem rīt. Jēkabpilī notiks Latvijas basketbola līgas visu zvaigžņu spēli, un tai visi piesaistītie konkursi. No vieniem dienā, no vieniem pēcpusdienā rīt skatieties jau zvaigžņu spēles tiešraidi Delfī televīzijā sadarbībā ar Best for Sports televīziju. Būs, protams, pats zvaigžņu spēle, būs slamdunk konkurss ar Kristapu Dārgo priekšgalā, būs tālmetienu konkurss, Sans Valters, Māris Gulbis, Kristaps Janičēnoks. Būs arī treneru konkurss, prasmi konkurss, būs arī visādi citādi show elementi, tā kā rītdien Latvijas basketbola līdzjutēji tiekamies zvaigžņu spēlē šeit pat Delfī televīzijā. Tīma caurgājiens. Meklē partneri, atrod Viljams un noteikumi pārkāpums 2 punktu ar sodu Ventspilniekiem. Lorenzo Viljams veiksmīgi maču aizvar šodien. Īpaši efektīvs viņš ir uzbrukuma noslēguma fāzē groza tūmā. 12 punktus šodien jau sakrājas. Sans Valters tikmēr padiskutēja ar Oskaru Luts par kādu no iepriekšējiem epizodēm. Jāuzteic Jānis Tima. Labi ierāvās sodu laukumā, uzvilkus sev 2-kāršu vai pat 3-kāršu uzmanību. Labi piespēja Viljamsam un jāpiekrīt tev, Artur. Tas, ko tu atzīmēji, Viljams šodien ļoti labi ieraujās sodu laukumā vai bez bumbas vai ar bumbu, dodoties caurgājienā uz savu iemīļoto kreiso pusi. Un šodien labi finišē. Tālmetiens nav metis, tālmetiens nav Viljams spēcīgākais ierocis, toties 2 punktnieki ir 5 no 7. Priekšsā spēles vadītāji ļoti labs rādītājs. Viljams ir efektīvs spēlētājs, tādā ziņā daudz liekas darbības nedara, bet, kad dara, tās veids ar apņēmību un uz groza apakšu. Tagad VF komandas atbild. Brauns jau saspēlēs ar partneriem. Robinsons tālmetiens nav precīzs. Entons Robinsons šodien ir trāpījis vienu tālmetienu, arī vienu tālu 2 punktu metienu, bet pēdējie metieni nav sasnieguši mērķi. Un Ventspilī iespējas palielināt rezultātu starpību, +5 viņiem. Viljams caurgājiens, Gulbis gribēja dot ekstra piespēli tālāk stūrī Jānim Timam, bet acīgs aizsardzībā Gatis Jahovičs. Jahovičs turpina aizvadīt veiksmīgu maču, 5 rezultīvas piespēles, starp citu, ko mēs nepieminējām viņam šodien. Priekš spēku uzbrucēji vai vieglā uzbrucēji ļoti labs rādītājs. Tātad Ventspilnieku uzbrukums Viljams saspēlējās ar Grantu, kurš groza tūmā ir pietiekoši atletisks, lai varētu noslēgt šādus te uzbrukums. Lēciens, fiziskās īpašības ļoti labā līmenī šim te centra spēlētājiem. Harvijam Grantam 7 punkti šajā mačā, komandai 66+7. Jahovičs. Pikenrola sadarbība ar Bērziņu. Bērziņš postā pret Gulbu. Māris centās pārtvert bumbu. Kā jau bieži gadās, no aizmugurs šādas kustības tiek fiksēts kā noteikuma pārkāpums. Bet īpaši nepārdzīvo par to Ventspils komandas soliņš. Piezīmes kādu krietni streķīt pirms mētienu. Sodu mētienu vēl nesako. Turpinās VF komandas uzbrukums. Robinsons saņem bumbu groza tūmā un ir precīzs. Entons Robinsons, 11. punkts viņam šodien. Izmanto labu sadarbību, labu partneru piespēli, noslēdz šo uzbrukumu, samazina rezultātu starpību līdz -5, bet jau ātrais pretuzbrukums otrā laukuma galā. Aktīvu, agresīvu spēle aizsardzībā, šoreiz Janičēnokam noteikuma pārkāpums. Kristapam Janičēnokam otrā piezīme, komandai 4. Nu skatoties šodien Valteru un Janičēnoku dueli, man atmiņā nāk Kristapa Janičēnoka intervijā paustais, ka savulaik kā treniņi esot bijuši, kad brocēnos ienāca visi jaunie šīs paudzes spēlētāji, Sans Valters, Kristaps Valters, Janičēnoks šķēli. Tā, kā teica Kristaps Janičēnoks, treniņos bija līdz asarām un līdz asinīm. Nu, apmēram šobrīd tāds ir šis mikroduels laukumā. Katrā izspēlē kārtīgi spēku spēle, plecs plecā, dzirstels šķīst. Nu, baudz skatīties. Atkal Viljams sāsina spēle un 2 punkti ar sodu, manuprāt, šajā epizodē, bet... Mistiskā veidā bumba iekrīt grozā, šķiet jau, ka bumba tiek izsista Grantam no rokām, bet atrada ceļu cauri tīkliņiem. Starp citu jāatzīmē, ka VF komandai laukumā devies Kristaps Pļaunieks. Interesants treneru lēmums, nav apmierināts viņš ne ar vienu, ne ar otru saspēles vadītāju. Sūta laukumā nomināli 3. Šīs pozīcijas spēlētāji, nu skatīsimies, kā Pļauniekam ies ar spēli šodien. 4. pirmo reizi nāk spēlē. Teiksim, godīgi, nav viegls uzdevums. Tikmēr Viljams turpina plosīt VF komandas aizstardzību caurgājienos pa kreiso pusi. Šodien cietas aizstardzībā ir gan Brauns, gan Jakovičs un tagad arī Kristaps Pļaunieks. Protams, palīdz. Spēles gaita. Un tagad vēl joprojām viņiem 9 punktu pārsvars. Kristaps Pļaunieks metieni, kas sanāk kā piespēle Niksam. Un 2 sodu metieniem. Cerams, ka Pļaunieks paliks dzīvs. Deriks Niks gan arī uzkāpa virsū Kristapam Pļauniekam. Divreiz smagāks, nepārspīlējot, divreiz smagāks
spēlētājs, ja uzkrīt virsū divreiz vieglākam. Jāpaskatās precīzi rādītāji, bet lai cik? Nu, divreiz smagāks nav. Lai cik tas neticam būtu? Tiešām 130 kg ir Niksam, Pļauniekam, nu, 65 vairāk ir, nu, 70. Bet vairāk arī nav. Tā kā labi, ka Pļaunieks spēja turpināt šo cīņu, tā kā viss ir kārtībā, redzam, kā Valters strādā aizsardzībā pret Janičēnoku. Šis ir tas mans pieminētais duels, kā Večs sitās laukumā. Janičēnoks saurgājiens un piezīme Ronaldam Zaķim. Nu, patiešām kārtīga cīņa, kārtīgs kapiņš laukumā. 2 sodmētieni Janičēnokam. Kristapam Pļauniekam norādīts oficiālais svars 68 kg. Tā kā nekļūdījos. Divreiz smagāks, spēlnāks drīzāk varētu būt nomets nost. Jebkurā gadījumā, ja man uzkrist virsū kaut vai par 40, neviet par 80% smagāks cilvēks, visticamāk, es nejustos labi. Atkal šis te zonas presings, kurš ir devis rezultātu VF komandai spēles sākumā. Arī tagad Valteram jādod riskanti piespēle pāri visam laukumam. Ronalds Zaķis to apvalda un viņa komanda var turpināt uzbrukumu. 5,5 minūtes jāspēlē, 7 punktu pārsvars Ventspilī. Viljams Zaķis. Labi mājkustība, sarežģīts mētiens ar kreiso roku, nav precīzs. Bumba paliek Ventspilī. Jāuzteic pats Zaķis, kurš gāja pakaļ šai bumbai, ļauj to apvaldīt Derikam Niksam. Viljams saspēles vadītāja pozīcijā, daudz spēlē ar bumbu, tieši viņš ir tas, kurš uzņemās iniciatīvu pēdējos uzbrukumos. Lieliski piespēle, 2 punktu ar sodu. Viljams izdarīja visu darbu šajā uzbrukumā, Zaķis lielisks uzbrukuma noslēguma fāzē. Vispār šodien Lorenzo jāuzsaka par izcilu spēli pagaidām. Jāuzteic Lorenzo Viljams, kurš šodien ir labāks par visiem VF komandas pretiniekiem, kas nāk pretī, vai Brauns vai Jakovičs, vai tagad arī Pļaunieks, kurš nomainīts. Nu, protams, Kristapam Pļauniekam grūti ir 18 gadu vecumā iesaistīties šādā mačā, turklāt 4. ceturdaļā. Tikmēr Ronalds Zaķis, jeb lielais Zī, kā viņu sauc Latvijas basketbolā, realizē arī sodmētienu un plus 10 Ventspilī. Jāuzteic Viljams, manuprāt, kopumā šīs spēles vērtīgākais spēlētājs vismaz pagaidām Ventspils komandā. Svētiem Pēterim nepatīk tas, kas notiek laukumā un tiek izsistas gaismas šobrīd Aizkraukles sporta centrā. Vai kāds no VF komandas līdzjutējiem izsits Korķis ir Aizkraukles sporta centrā un spēle uz brīdi jāaptur. Manām tumšāks krēslu uznāca Aizkraukles olimpiskajā sporta centrā. Es ceru, ka parādīs arī Artūru. Artūrs arī ar šādiem pušķīšiem jums priekšā padējos. Tas būtu tu, Artūr. Es? Es domāju, ka varbūt Artūrs Bērziņš vai par ko tu runā. Tas nav mans... Lūk, arī Artūrs. Kur tev pušķīši? Artūr, kur tev pušķīši ir? Es bez pušķīšiem. Edgar, kā tu gatavosies zvaigžņu spēlē rītdien? Es ar pušķīšiem. Es rīt uzstāšos ar pušķīšiem. Komentētājs šovs arī rīt būs. 5 minūtes jāspēlē. Plus 10 Ventspilī. Gaisma ir atjaunota Aizkraukles sporta centrā, bet nosacīt, manuprāt, vēl joprojām ir ievērojami tumšāks. Vai spēle ir atsākusies? Manuprāt, arī lēnām iesilst šīs spožākās gaismas. Vēl joprojām ir tumšāks kā pirms brīža. Katrā ziņā spēlētāji turpina spēlēt basketbolu. Nopietni tas nevienam netraucē. Lorenzo Viljams dara to, ko viņš darīja visu otro puslaiku. Vada komandas saspēle, sāsina spēle un tālāk jau labi bumbas kustība Sandim Valteram. Precīzs tālmetiens. Sandim 14 punkti, 3 bumbas, 2 piespēles. Sands Valters, protams, vienmēr dubult motivēts spēlēt pret savu bijušo komandu. Otro sezonu viņš spēlē Ventspilī un, ja pagājušo sezonu fināla sērija varbūt Sandim ne īpaši labi izdevās, tad šodien Sands ir līmenī. Kopā ar partneriem izdodās viņam atņemt Niksam bumbu un Ventspils 4 minūšu attālumā no uzvaras šīs dienas mačā un, kas zina, varbūt uzvars arī Latvijas basketbola līgas regulārās sezonas kopvērtējumā. Nu, tieši tā, protams, ka būs jāuzvar arī atlikušās spēles Ventspilniekiem. Nav tas garantēts. Jēkabpils, Valmiera, ļoti spēcīgs komandas. Jā, laikam galvenie pretendenti uz kādu pārsteigumu. Bet šodien tiešām Ventspilnieki ir krietni tuvāk kā galvenie konkurenti mājas spēļu priekšrocībām izslēgšanas spēlēs. Un piezīme aizsardzībā Mārim Gulbim. Piezīme normas abām komandām jau kādu brīdi, 3 minūtes 40 sekundes jāspēlē pamatlaikā. Vēfieši uztais tikai spēlētāji sapulcīt šajā pauzes brīdī. Un sekos 2 sodmētieni Derikam Niksam.
Niks statistiski labākais šīs dienas spēlētājs VF komandas rindās 17 punkti, 9 atlikušās bumbas, bet nepārāk labi viņam ir gājis ar sodu metieniem līdz šim. Tikai 1 no 4 bijis precīzs, VF Rīga komandai kopumā 3 no 10. Niks realizē sodu metienu, 18 punkti, 9 bumbas. Ja kādu spēlētāju šodien VF komandā varam izteikt, tad tas atkal ir Deriks Niks. Šodien kārtējo reizi agresīvs un arī veiksmīgs un produktīvs. Derikam Niksam 19 punkti, un viņš dodās atpūsties uz īstu brīdi visticamāk, jo pavisam drīz būs jāatgriežās laukumā uz izšķirošajiem brīžiem. Varam dzirdēt treneru Butautu. Teicienu laukuma malā, ejam uz pārķert bumbu. Tāds ir mūsu galvenais mērķis, nevis nodedzināt sekundes, bet atņem bumbu pretiniekam šajā presingā. Sants Valters laukuma centrā un izkāpja autā. Šī agresīva aizsardzība attaisnojās. Tiešām, ja Ventspils komandā ir vājais punkts pret VF aizsardzību, tad tas ir situācijās, kad ļoti aktīvi tiek strādāts pret Ventspilnieku aizsargiem. Jā, varam redzēt, kā Artūrs Strēlnieks labi pastrādāja, liek lietā savu spēcīgāko pusi. Tiešām ar agresivitāti, ar spēku izspiež Sandu Valteru ārpus laukumu. Robinsons 1 pret Māri Gulbi, sarežģīts metiens pār rokām, nav precīzs, bumba pie Ventspils. Robinsona lielākais mīnus ir šie nedaudz sasteigtie metieni, sarežģītie metieni pār pretinieku rokām, un rezultāts starpība paliek iepriekšējā. Plus 11 Ventspilī, viņam arī bumba jāspēlē 3 minūtes. Viljams turpina kontrolēt bumbu, daudz viņš it kā to tur savās rokās, bet nav ko pārmest pārsvarā. Visas darbības ir efektīvas. Arī tagad metiens pār rokām parāda, ka viņš var trāpīt no distances, un jau plus 13 Ventspilī. Šodien Viljams kārtīgi noterorizējis ir VF komandas aizsardzību, 7 no 9 metieniem precīzi. Lorenzo 17 punkti plus 13 uz rezultātu tablo. Skatāmies atkārtojumā, paliec 1 pret Bērziņu. Vai tik tas vēl nebija tālmetiens, ieskaitīts gan 2 punktu vērtībā. Neredzējām, vai bija uzkāps uz līnijas vai ne no šī leņķa. Protams, ka VF šobrīd sēdz ļoti agresīvā aizsardzībā, nav kur atkāpties. Jakovičs pret tīmu, 2 atlētu duelī, pārāk šoreiz Krāslavietis. Bumba pie Viljams atkal, šobrīd jau Ventspilī nav kur steigties, jādedzina sekundes uz tablo. Viljams caurgājiens. Pagaidām neiet līdz groza apakšai, piespēl tālāk Gulbim, labi māju kustība. Un Mārs dodās līdz groza apakšai, kur sekos 2 soda metieni. Andris Vaskants jau pacēlis roku augšā, signalizējot, ka ir izdarīts noteikumu pārkāpums, un Mārs Gulbis var doties izpildīt soda metienus. Un kā jau tu teici, šodien Mārs nav spīdējis, varbūt statistiski 2.4 atlikušās bumbas, bet vairākās svarīgās epizodēs nospēlēja pašaizliedzīgi, bijis tajā vietā aizsardzībā un ieguva bumbu savai komandai, tā kā veiksmīgs mačs šodien arī Mārim. Man ļoti patīk, kā Māris šodien darbojās, ir pilnībā pamainījis savu lomu, ir spiecis to darīt. Pagājušo sezonu neapšaubāms līderis Barons Kvartāls komandā meta nepilns 20 punktus mačā Latvijas līgā, Baltijas līgā. Protams, ka basketbola klubā Ventspils ir daudz citu spēlētāju, ir pavisam cits modelis. Vairāk komandas spēle, un šodien Māris Gulbis parāda, ka viņš spēj pārorientēties no varbūt komandas uzbrukuma opcijas numur 1 uz tādu kārtīgu melnā darba darītāju. Ar lielām grūtībām VF atgūst bumbu savā īpašumā, un tagad jau diezgan steidzīgi cenšas gūt punkts. Jakovičs aizmet garām no groza apakšu, un 2 minūtes vairs atlikušas Švepiņam, lai glābtu šīs dienas spēli. Ventspilnieki jau pacelātā noskaņojumā uz rezervis soliņu jūt, ka uzvara ir tuvu. 14 punkti, 2 minūtes, 11 sekundes jāspēlē. Izcieņa Ventspilniekiem, lai kā arī šī spēle beigtos, un visticamāk beigsies ar viņu uzvaru. Labi, Roberts Štelmachers sagatavoja savu komandu šai cīņai, un arī pēc neveiksmīgā spēles sākuma, kur bija rezultāts 5-14 pēc nospēlētām 5 minūtēm, Roberts Štelmachers ar lielām emocijām un ar pareiziem vārdiem, un šeit arī ar taktiskiem apsvērumiem spēja pārkārtot savu komandas spēli, un laukumā bija pavisam cita komanda. Gan uzbrukumā 80 gūti jau punkti, gan arī aizsardzībā ļoti liels problēmas VF-iešiem uzbrukumā, sākot no 2. ceturtdaļas. Es pat teiktu, no 1. ceturtdaļas 5. minūtes šīs dienas spēli varam sadalīt, vēl 2 minūtes ir jānospēlē, bet pagaidām 33 minūtes kontrolē Ventspilnieki, 5 VF-ieši, kas kopumā devis diezgan solīdu 15 punktu pārsvaru Ventspilī. Čēnoks sarežģītā situācijā varēs mest 2 sodu mētienus. Roberts Štelmachers uzguļās virsū Jurim Kokainim, bet to dara pietiekoši solīdi. Un turpina Roberts darīt savu darāmo. Strostē Ronalds Zaķi, lai arī ir plus 15 uz rezultātu tablo nepilns 2 minūtes līdz pamatlaika beigām. Treneris dara savu darbu,
jebkurā situācijā pieprasa maksimālu sniegumu, vienalga kāds rezultāts būtu uz tablo. Bet interesanti komiska situācija bija, kā Štelmachers uzgulās Kokainim. Tiesnesim, kurš ļoti daudz tiesājas spēles savulaik, kad Roberts bija spēlētājs virsū uz muguras, kur tur bija piezīme, bet, manuprāt, bija noteikuma pārkāpums. Manuprāt, Dāvis Leismērs uzsit Kristapam par rokām. Raziņā Roberts Štelmachers ir viens no tiem treneriem, kuri interesanti ir vērot arī skatītājiem spēles laikā. Varētu teikt, viņš ir Latvijas basketbola līgas Žeļko Bradovičs. Nu, kaut kas noteikti viņam ir no šī te treneru numur 1 Eiropā. Viņa uzvedības manierē, arī manuprāt, darbībās ar tiesnešiem, darbībās ar spēlētājiem. No tā, cik viņš, manuprāt, agresīvi pieprasa no spēlētājiem maksimālu sniegumu. Tas arī ir kaut kas no Žeļko Bradoviča skolas. Tik dedzināts sekundes. Ventspils komandai, protams, uzdevums ļoti vienkāršs. Jo vairāk laika paiet, jo viņiem tas izdevīgāk. Atkal apzinātais pārkāpums pret Māri Gulbi. Un viņam iespēja papildināt savu statistiku no sodu metienu līnijas. Pirmajā mēģinājumā tas nenotiek. Mārim pagaidām 3 punkti, 4 bumbas, bet, kā jau mēs vairāk kārt ar tevi, Artūr, esam analizējuši, tad šodien, es domāju, Roberts Štelmachers var uzsist Mārim. Paplēts Malacis Māri, šodien labi pastrādāja komandas interesēs. Arī ar to, kā aizmet garām tagad abus sodu metienus. Jančēnoks ātri uzbruk, tālmetiens precīzi. Un redzam vēl minūtes pārtraukums. Pieprasīt Roberts Štelmachers. Un atkal aprunājas viņš skarbākā tonī ar Rolandu Zaķi. Un tieši Zaķis ir tas, kurš dabūna ciest, ja tā varētu teikt, no Roberta Štelmachera. Kristaps Jančēnoks cīnās līdz 6-0, bet, kā jau mēs teicām, ja abām komandām būs pa vienam zaudējumam, tad Ventspilnieki būs pirmajā vietā, jo viņiem būs vairāk uzvaras un labāks uzvaru zaudējumu procents. Kārtējā piezīme no vēfiešiem. Apzināt to noteikumu pārkāpumu taktiku. Uz sodmetienu līnijas nosūtīts Ronalds Zaķis. Taktiski gudri šoreiz nospēlē VF komanda, cenšas pārķert bumbu. Ja tas neizdodas, tad pārkāpt noteikums uz nestabilāku salīdzinošu sodu metēju. Rolands Zaķis noteikti tāds ir, pirmo aizmeta garām. 4 no 5 šodien gan Ronalds bija realizējis. Bet kopumā jāpiekrīt, ka ir stabilāk sodmetienu izpildītāji Ventspils komandā. Otro Ronalds Trāps, šo zonu, kad procents labs 75%. No sodmetienu līnijas Ronaldam. Kuksiks nācis laukumā un neveikli nospēlē uzbrukumā. Pats gan atgūst bumbu, pret viņu noteikumu pārkāpums. Rihards salīdzinoši īsā laikā tiek līdz sodmetieniem. Galvenais priekš VF komandas ir panākts, iespēja gūt ātrā laikā punktus. Viljams nobloķēja pirmo Kuksika metienu, jāuzteic Viljams aizsardzībā. Bet Rihards labi pacīnījās par atlikušo bumbu. Starp citu, Rihards arī nav aizvedījis pārāk veiksmīgu spēli. Šis viņiem ir tikai pirmais punkts šovakar. Tā kā arī Rihardam, protams, liels rezervs vēl laukumā. Cīņa par atlikušo bumbu laukums turī un tā tiek piešķirt Ventspils komandai, bet kārtīgi vīru cīņa. Šeit varējām dzirdēt botu čīkstoņu. Diezgan daudz arī fiziski kontaktu, bet Ventspilnieki šoreiz izrādās veiksmīgāk. Gats Jahovičs, manuprāt, tik nedaudz paklupināts cīņā par atlikušo bumbu, bet tiesneši šoreiz uzskata, ka cīņa bija no abiem spēlētājiem, diezgan nesportiski, un šeit Jahovičam noteikumu pārkāpums. Māris Gulbis saņem bumbu, bet redzam Ventspilnieki sanarozējušies laukuma malā. Uzvara ir tik tuvu, bet uzvara vēl nav rokā. Un vēfieši turpina cīnīties līdz galam, agresīvi. Un, zināmā mērā, Ventspilnieki nerozē. Kaut gan viņi ir ļoti labās pozīcijās, lai izcīnītu šos ļoti svarīgu uzvaru. Edgar, lai mūsu darbu uzlabotu kvalitāti, mēs nedrīkstam sēdēt tik tuvu Robertam Štelmacheram. Novērš viņš man uzmanību pa laikam. Arī tagad bija interesanti diskusija viņam ar Māri Gulbu laukuma malā. Neizdevās, protams, saklausīt visu kas un kā. Bet Gulbim jāiet izpildīt sodu metienu. Šodien nav bijis izcils no sodu metienu līnijas Māris, bet šoreiz pirmo trāpu bez jautājumiem. 1 no 4 bija līdz šim metienam, bet Māris šodien patiešām kompensējis, ir savu salīdzinoši lielo neprecizās no sodu metienu līnijas un no spēles ar citām darbībām laukumā. Jančēnoks, Kuksiks, tālmetiens Rihardam, pagalam neveiksmīgs un bumba atgriežās Ventspils komandas kontrolē. Minūte un 7 sekundes jāspēlē. Vēfieši turpina ļoti agresīvu sagriezties, ticamāk sekos vēl neviena piezīme. To mēs redzēsim, tagad jau šķiet, ka drīzāk jācenšas pārķert bumbu ar apzināto pārkāpumu taktiku šādu.
pārsvaru diez vai ir iespējams sadaldēt. Leismējers izmet bumbu autā, dodot tādējādi iespēju vēl VF komandai pacīnīties par uzvaru. Nu, varam redzēt, kas ir lielākie klienti Robertam Štelmacheram. Šajā mačā ļoti izteikti. Dāvis Leismējers ir viens no tiem. Nu, protams, grūti jauniem spēlētājiem ir spēlēt pie tāda tik prasīga trenera kā Roberts Štelmachers, bet nu, tāds ir Roberts stils. Un, jāspēlē jauniem spēlētājiem ir veiksmīgi. Nedrīkst būt šādas kļūdas. Kuksiks labas vāļkustības. Un beidzot trāpa arī no spēles. Rihards Kuksiks samazinot rezultātu starpību līdz -10, bet laiks rit. Un laiks šobrīd strādā Vēnspils labā. Leismējers piespēlē Zaķim groza apakšā, bet pirms tam jau Artūrs Bērziņš pārkāps noteikums pret Dāvi. 42 sekundes plus 10 Vēnspilī. Leismēram jādodas izpildīt sodu mētiens, un šeit Kuksiks ar daudzām virzienu maiņām. Un mājiņu kustībām panāk savu, iemet 2 punktus. Bet Leismēram iespēja ar 2 sodu mētieniem piebeigt šo spēli. Pagaidām gan pirmais nav trāpījis grozā, bet paturpinot par Robertu Štelmacheru, šeit ir tāda interesanta situācija veidojās. Varbūt nav pārāk patīkami viņu uzklausīt ikdienā, bet daudz spēlētāji grib spēlēt pie šī trenera. Tas tiešām ir ļoti interesanti, jā, ka, lai arī cik agresīvs un brīžiem despotisks ir Roberts, viņš ir tā saucamais spēlētāja treneris, spēlētājiem ir ļoti ciena, jo viņš ir skarbs. Jādara savs darbs, spēlētājiem ir jādara tas, ko liek treneris, ja viņi nedara, trenerim ir jādod iekšā. Čenoks var spēlēt 1 pret 1, metiens pār rokām, tālmetiens un noteikuma pārkāpums tiek fiksēts Rolandam Zaķim. Turpina saglabāt teorētiskas cerības vēfieši ar vairākām ik pa laikam veiksmīgām epizodēm. Teiksim tā, pēdējās 2,5 minūtes iet jau šķiet kādas 5-7. Jā, nu, reālajā laikā. Vēl gribētu papildināt tev, Artūr, ka ne tikai vēfieši saglabā teorētiskas izredzes, bet arī Vēnspilnieki palīdz, lai šajā spēlē vēl saglabātos intriga. Varēja šis mačs varbūt jau būt beidzies kā laikā atpakaļ, bet liek nervozēt saviem līdzjutējiem. Basketbola klubs Vēnspils savai vadībai, arī treneriem laukuma malā. Vēl 3. sodu mētiens. Un Roberts Štelmachers jau nikni vēršās Ronalds Zaķa virzienā. Parāk ātri Ronalds jau gāja pakaļ cīņai par atlikušo bumbu. Priekšā vēl 3. sodu mētiens. Roberts no malas aicina savu centra spēlētāju, koncentrējies, skaties, cik sodu mētieni jāmet, un tādēļ pakaļ bumbai. Tīmi ieskrējas otrā virzienā un... Arī tāda riskanti piespēle. Riskanti piespēle. Dev gandrīz vēl vienu iespēju vēfiešiem atbildēt. 19 sekundes atlikuši viņiem vēl uzbrukumā, bet noteikti, ka krietni ātrāk centīsies. Roberts Štelmachers laukuma malā. Nu, veči, jūs man varbūt atnesīsiet uzvaru, bet sirmi māt arī 3 reizes vairāk nekā pirms tam. Noteikuma pārkāpums, protams, ka vēfieši forsē notikumu gaitu laukumā Viņi nedrīkst pieļaut to, ka iztek sekundes. Artūrs Bērziņš tikmēr saņem 5. piezīmi. Viņam šīs dienas mačs beidzies. 6.3 atlikušās bumbas, 1 rezultātu piespēle un D. Brauns atgriežās spēlē. Brauns vēl projām nav gūs ne punkts. Ans Valters atgriežās laukumā uz pēdējām 27 sekundēm. Spoguļu maiņa tā saucamā. Vēfieši paliek ar mazo sastāvu. Attiecīgi arī Roberts Štelmachers nomaina savu pēdējo centra spēlētāju. Nav ko viņam laukumā īsti vairs darīt aizsardzībā, nav pret ko strādāt. Jānis Tīmus sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens ir grozā. Jāatgādina, ka Vēnspils komandai ir vēl viens papildinājums, kas gan šodien nevar palīdzēt, vēl vismaz nepalīdz, precīzāk sakot. Kevins Fosters, vēl viens amerikāņu aizsargs, ir papildinājis Vēnspilnieku rindas un tuvākajā laikā debitēs jaunajā komandā. Tā kā redzēsim, vai pēc šī zaudējuma, kas vēl varbūt nemaz nav zaudējums, paliek tikai +6. Nu, varbūt mēs jau pārāk ātri arī sākam rezumēt lietas. Bumba pie Valtera, 6 punktu pārsvars Vēnspilī, bumba pie Māra Gulbja. Nu, laiks rīt, nu visticamāk izcīnīs uzvaru Vēnspilnieki, jo punktu starpībai nav nozīmes. Rīdzniekiem nav jēga cīnīties par konkrētu starpību, ir svarīgi cīnīties par uzvaru. 6 sekundes un +6 paliek Vēnspilī, pabeidzot iepriekšējo savu stāstu. Tātad Vēnspilī ir vēl viens papildinājums, amerikāņu aizsargs Kevins Fosters. Savukārt vēfiešiem pagaidām it kā tāds nav plānos, bet redzēsim, vai šis zaudējums neieviesīs korekcijas rītdien plānos. Jāprasa vadībai rītdien šis jautājums. Vai paliekam pie esošā sastāvā? Varbūt jau šovakar. Vai šovakar, diemžēl mūsu translācija jau būs beigusies, līdz mēs varētu nogādāt jums, cienījamie skatītāji, šīs atbildes. Bet varbūt rītdien visu zvaigžņu spēlē jau būs atbild uz šo jautājumu. Pēdējā sekundes, Brauns, iespējas varbūt gūt pirmos punktus, tomēr
Arī pēdējo izspēli Brauns nospēlē neveiksmīgi un jāapsveic Ventspils. Šodien uzvar ar +7 un, ja Ventspilnieki nepiedzīvo